Sveicināti visiem Latvijā! Esmu kopā ar diviem kungiem, ar diviem nopietniem cilvēkiem, ar diviem izciliem latviešu advokātiem, ar Raimondu Slaidiņu un ar Filipu Kļaviņu. Un citkārt, ja mēs sanāktu kopā, tās sejas būtu vēl nopietnākas, un mēs par kaut ko runāt, kas attiecās uz advokatūru, jurisprudenci. Taču es jums parādīšu, kas ir viņa paralēlā pasaule. Un es centīšos atrādīt to, un no pirmās minūtes jūs redzēsiet, cik traki šie cilvēki ir. Jo es tūlīt pateikšu, kas spēlēs šogad NBA finālā, un jūs redzēsiet, kas darīsies viņu acīs. Finālā spēlēs Raimonda, Filipa, Oklahoma un Cleveland. Es esmu vīlies, Armand. Es domāju, ka tu vairāk zini par NBA. Knicks tagad spēlē topā. Tieši tagad viņi viss maksimāli labi sanākuši kopā. Piespēles viens otram, aizsardzību. Visu sezonu viņi tā būvē. Uz šo brīdi, kurš spēlē labāk par viņam? Es tev saku, Clevelanda pusfinālā. Nu, protams, Clevelandai vēl jātiek pusfinālā. Tajā brīdī, kad mēs runājam. Bet Clevelanda, Hardens, Mitchells, tie, labi, tu teiksi Brownsons. Tu teiksi Anthony Towns. Jā, mums nav īsti tāds, kas čokē, kā Hardens playoffs. Es tev saku Hardens. Jā, nu viņš izgāzīsies. Nē. Viņš jau visu ir izgāzis. Viņš jau visu karjeru izgāzis jau iepriekšējo. Starp citu, es ceru, ka Knicks spēlēs pret Cavaliers, jo viņam parastā sezonā gāja labi pret Cavaliers. Un Pistons Knicks tu domā, vairākas reizes. Bet Raimond, tu tā kā no rietumkrasta pēc krekla spriežot. Jā. Tev nekāda reakcija. Es saku, finālā būs Oklahoma, Cleveland. Tas nozīmē, ka pusfinālā New York tiek izslēgta. Filips tiek izslēgts. Jā, varētu tā būt. Un tu smaidi. Varētu tā būt. Un tu smaidi. Nē, protams, man komanda Golden State Warriors, viņi nav šajā vispār playoff situācijā pašlaik. Kā Amerikā saka, man nav suns šajā kaujā. Līdz ar to es vairāk kā skatītājs sekoju līdzi, kas notiek. Okay, es jūtu līdzi vairāk Filipu un Nikiem. Bet būs interesanti. Man liekas, tas interesantākais būs. Es domāju, ka patiešām reāli ir, kad Nika varētu tikt uz to finālu. Bet tur būs interesanti pret Oklahoma, jo Oklahoma izskatās tik stipri pašlaik. Viņi jau zaudējuši vēl playoffos. Viņi rullē. Tu negribi uzprasīt tam Niks fanam, kad pēdējo reizi New York bija finālā? Uzpras. Kad pēdējo reizi Niks bija finālā? 1999. gadā. Jūti, Filip? Un kad pēdējo reizi viņi uzvarēja? Kad pēdējo reizi viņi uzvarēja? Cik tev bija gadi? Man bija 12 gadi. Okay, tas ir tieši tā. Jā, man bija 12 gadi. Bet kungi, ja jums abiem ir tāda krekla, un te jūs pārstāvat rietumkrastu, Amerikas rietumkrastu un austrumkrastu, tad jūs esat šīs kopienas fanātiķi. Jā. Golden State fanātiķis un New York fanātiķis. Kā var kļūt par fanātiķi? Kam ir jānotiek galvā? Un mēs runājam par amerikāņu dzīvesveidu, visticamāk, vai ne? Jā, es domāju, ka Amerikā tas ir izteikti kaut kā, un es nezinu, kas jānotiek galvā, tas man ir noticis, bet tas ir uzaugot komandām. Man liekas, mums abiem ir līdzīga vēsture tādā ziņā, ka mēs uzaugam vienā vietā, es uzaugu San Francisco apkārtnē, Kalifornijā, Amerikā, un vienkārši fanoju par savām komandām, tās komandas, kas tur ir. Bet tur ir daudz komandu. Kāpēc ne Lakers? Kāpēc Warriors? Nē, jo Lakers ir mūsu sliktākais ienaidnieks. Viņi Los Angeles vienmēr bija viss San Francisco komandas un Los Angeles komandas. Tā bija diezgan tāda... Tāda iekšējā virtuve, jā? Jā. Tas krasts, kas naidojās. Jā, tieši tā. Tie bija tie niktākie ienaidnieki. Bet līdz ar to es sekoju San Francisco Warriors. Bija vienmēr viņa basket komandas. Es viņiem ļoti sekoju līdz. Futbola komanda, beisbola komanda, viss San Francisco komandas. Un augot kā puisis, es griezu ārā no sporta avīzēm, rakstus par šīm komandām, tāpat tu arī šito visu darīji. Un tad tas arī tur bija viss šitā kultūra ar tām kartiņām, ko tu pēc ar kožlenēm, un tad tu kolekcionē kartiņas, gan basket, gan beisbols, gan futbols. Tad tu maini tās kartiņas ar saviem draugiem, un
Vienkārši tā ir tāda mūža lieta. Un tieši ap to vecumu, es teicu, ka 12 gadu vecumā Nika bija čempioni. Tieši ir tas vecums, ka man sāk interesēt profesionāli sports. Apzināties un tieši bija, Niki tur bija topā un viss. Bet citi varianti nebija, uzreiz Niki, Nu, un arī, ka man pašam patīk sporta spēlēs, man baskets pašam patīk spēlēt. Tas ir cieši. Man pašam spēlēt labāk nekā futbolu, nekā beisbolu. Pirmo spēli atceries, kuru apmeklēji Madisonā droši? Madison Square Garden. Madisonā, bet es uzaugu, man vecāki neved man uz sporta spēlēm. Neved man uz kino. Neved man uz izklājas parkiem. Man ved uz muzejām un mēs gājām ceļojumos, bet šitāds lietas Kā tu aizbēgi no mājas? Kā tu no mājas aizbēgi un pie Krakeltiņa? Es kaut kur vidusskolā ar draugiem. Viens cits draugs dabūja biļetes un man aicināja viņam līdzi, un tā bija tā pirmā spēle. Es nezinu, par kur tas bija. Kā tev? Man bija interesants stāsts, jo es neatceros arī tieši, kurā bija tā pirmā spēle, bet es atceros kādos apstākļos. Man bija jaunāka māsa, un viņa skolā draudzējās ar meitu tā laika Warrior komandu treneriem. George Lee bija tāds treneris vienlaik. Un viņa meita bija manai māsai draudzene. Un tad caur to draudzību es varēju tikt uz spēli. George Liam bija ekstra biļets, un viņš laik pa laikam iedeva. Blats. Jā. Un līdz ar to es tiku uz tādām foršām spēlēm, un bija labs sēdvietas arī, un es neatceros, kur tieši bija, kad bija pirmā spēle, un kur bija man pirmā spēle, bet tas bija kaut kur, es nezinu, vidusskola, pirms vidusskola vecuma. Bet ja jums katram jānosauc viena spēle, kur jūs nekad neaizmirstu, kas tā būtu, Filip? Viena New York Knicks spēle. Kur mēs esam bijuši klāt? Kur bijāt klāt, un es šo vēlreiz gribu redzēt. Viena spēle. Kur es biju klāt? Jā. Kur es biju klāt? Bija pret Dallas Mavericks ar Dirk Nowitzki. Un vienkārši man ir jācepur nos pretniekam, ka Nowitzkijam bija ārkārtīgi laba spēle. Niks vinnēja, bet Nowitzkijs bija izcils. Viņš pats pavilk to visu. Es nezinu, kāpēc tas man palīdz atmiņā. Tas ir palīdz. Dej to pretnieku visu godu. Jā. Raimond, tev? Jā, man ir, es tiku uz ļoti labām spēlēm. Tas bija saistībā ar to George Lee. Man blakus, kas man bija. Un tajā viņš vēl dabūja biļetes, kaut viņš vairs nebija treneris. Tad Al Adels pārņēma, un viņš bija treneris. Un Warriors tika uz finālu. Tas bija pirmā, un uzvarēja. Finālu. Tā bija pirmā uzvara. Jā, un negaidīt. Viņi nebija favorīti, bija Washington Bullets, kas bija, pret ko mēs spēlējām. Un es tiku uz tām spēlēm. Tas bija vienā stadionā San Francisco, kas saucās Cow Palace, Govju pils. Jo tur notiek rodeos. Tas ir Kansas City. Kas ir? Kansas City, ne? Nē, kas... Govju pils. Es Govju pils bija. Vairs nav. Tas bija tajā laikā. Bija tāda vieta, kur, jo man liekas, viņi kaut kā nebija vēl arēna, kur viņi varēja, nebija paredzēts, ka viņi tiks uz fināliem. Man liekas, tā arēna, kur viņi parasti spēlēja, bija aizņemta. Un viņi bija jāspēlē šeit. Es tiku uz tām spēlēm, un es tiku uz finālu, kur viņi uzvarēja pret šitiem Washington Bullets. Jā, tas bija baigi forši. Dzīvojot vai izaugot Amerikā, laikam... Paiet garām sportam nav iespējams, jo tas dzīvesveids un tā industrija un tā komercializācija profesionālā sporta, tā tev iesūtas no bērna kājas, vai ne, Filip? Ir tā, bet dīvainā kārtā es un Raimondam tāpat laikam, es biju izslēgts pamatskolu un vidusskolu laikā. Es nevarēju spēlēt uz nevienu skolas komandu, jo bija latviešu skola sestdienās. Visu dienu bija latviešu skola. Māma un teica aizved tev uz turieni? Jā, un tas bija, kad spēlēja gan basket, gan beisbolu, gan futbolu, sports komandas. Tā kā es nekad nevarēju piedalīties. Es daudz spēlēju ar draugiem. Nedēļas nogalē tu nevarēja neko izdarīt? Nē, jo bija latviešu skola. Jā, bet iemācies latviski. Jā, un tas man ļoti noderēja. Jā, un pēc tam ģimene un vispārējo. jā. Bet kā ir ar to apiešanu? Jā, tur izbēgt no tā nevar. Latvieši mēģināja, Filipa. Bet vienalga, Krakels, New Yorks. Par sportu runājot Amerikā. Vēl viena lieta, kur sports, viņš ir diezgan visur. Protams, ir cilvēki, kam neinteresē tā lieta, bet kaut kā viņi tiek iepīti dažreiz kaut kādā sarunās. Bet sports ir viena no tām lietām Amerikā, par ko diezgan viegli parunāties ar cilvēkiem. Ja tev, kaut kā tēma, jūs satiekat pie kafijas aparātu, runāt vai no pa laika apstākļiem, bet arī, protams, pa vietējām sporta komandām baigi viegli parunāties. Un parasti ir kaut kāda saistība cilvēkiem un ir gatavi. Zini kā, latvieši nesaprot beisbolu.
Jā, tā baseball ir sarežģīta. Jūs saprotat? Es saprotu. Jā. Es saprotu. Jā. Bet es esmu mēģinājis izskaidrot. Es mēģinājis sievai skatoties. Jā, baigi sarežģīti izskaidrot to spēli. Kas tur sarežģīts? Liekas ļoti vienkārši. Jā, liekas, bet tur visi tādi knifi, jā? Mazi sīkumi, ka tas cilvēks lēni staigā. Tas kaut ko nozīmē tomēr. Jā, es vedu savus bērnus uz beisbola spēli. Viņi tā neredz, kas tur ir interesants. Bet es arī aizvedu arī bērni. Mēs bijām pie manas māsas ciemos, viņa dzīvo San Diego, Kalifornijā. Mēs bijām pie viņas ciemos un izdomājām, just for fun, aizējām uz vienu beisbola spēli, ko arī man bērni neko nesaprot no tā. Un, mēs aizgājām un sanāca, ka mēs bijām uz no-hitter. Tas bija tieši San Francisco komanda pret San Diego. Un šitais no-hitter ir tā diezgan neticam lieta. Jā, San Francisco. Es neko nesaprotu. Jā, no-hitter. Ko tu stāsti? Kas tas tāds ir? Vai tev ir pusstundas? Bet īsumā ir, kad tas cilvēks, kas met, tas pitchers, kas met to bumbu. Un viņš, kad neviens no oponentiem nedabūna, kā to teikt, kas būtu hit, tas ir, ka viņi netiek tālāk, viņas netiek tālāk nekā tur, kur viņi stāvēja, viņi netiek tālāk pat. Paliek uz vietas, uz bāzēm. Vispār viens netiek tālāk ir 0. Visu spēli. Un tas saucās? No-hitter. Neviens netiek pie sišanas. Vēl jā, viņš Viņš tik pie sišanas, bet viņš neko nevar izdarīt. Un es vienkārši gadījās, mēs bijām šito, un es stāstīju bērniem, cik nozīmīgs tas Viņi teiks forši, bet kur ir hotdog? Viņi nopirkt to pirkstu, to vienu foam pirkstu. Viņi būtu labāk, ka redzējuši home runs. No viens puses, nav tik interesanti. Bērnībā jūs noteikti krājāt kartiņas. 100%. Ar ko jūs tur varat tā kā padižoties? Kolekciju, joprojām kolekcijas ir katram? Man ir kāds 3 kurpju kasts ar kartēm. Un viņas ir vairāk pa 50 gadu vecs, kas jau ir ding nozīmē kolekcionāriem, jā. Es reķinājos. Cik tur tagad būtu iekšā? Nesam vēl, jādara to. Diemžēl viņi man nav perfektā stāvoklī. Ja ir perfektā stāvoklī, viņi būtu baigi vērtīgi, bet viņi nolietot, es viņam spēlējos un draugiem rādīju. Bet tas stāsts ir tā, ka jūs mainaties vai pērkat, ja, ne? Tā tas ir ar tām kartiņām. Jā, mainaties, pērk no veikala, mainaties, un tur bija tāda spēle, kur tu liec vienu kārtu un pretnieks liek kārtu, un tu vari atņemt. Draugam kārtas caur to spēli. Šajos laikos, arī agrāk, pērk kolekcionāri. Ir cilvēki, kas ir trakie kolekcionāri, un viņiem ir šīs kārtas ielikt kaut kādās plasmas vāciņos, un kā Filips saka, jābūt perfektā stāvoklī. Bet tā ir tā industrija. Tā ir tā industrija, par ko mēs runājam. Bet jūs jau esat piedzīvojuši laika, tas sports par komercializāciju, tas kā tagad izskatās, tā nebija 70. Ja, tagad tas ir komercializēts līdz tādai pakāpei, ka, tā kā tu saki, aiziesim uz spēli, kur ir hotdogs. Ja? Un ne tikai hotdogs. Vēl arī tik dārgi. Tagad ir tik dārgi aiziet uz spēli. Tur ir starp stāvviet, maksā baigi daudz, aliņi maksā. Es biju arī... Pagājuši gadu es biju uz Warriors spēli. Es nebiju nekad bijis viņiem jauna arēna relatīvi. Tu pirms tam Oklendā biji tad? Jā, Oklendā bija, un tagad San Francisco viņiem jauna arēna uzbūvēta, un tad mēs tur bijām uz vienu spēli. Un tur ir aliņš maksā $20, hotdogs arī kaut kādu līdzīgu cenu. Dārgs prieks. Ja tu aizies ar ģimeni uz šādu spēli, es nezinu, cik tev sanāk iztērēt $200-300. Bet tie traki amerikāņi, kas paliek tur iekšā tā kā ar visām 4, viņi nopērk sezonas karti, sezonas kartu uz tām spēlēm, viņi nopērk kreklu, tur ir kapitāls vajadzīgs. Ir tāda kārtība, ka viņiem dod no kredītas ātros arī tā. Es nezinu, kā ir normāli cilvēki. Jo tur jau ir fanātiķis. Jā, es nezinu, kā normāls cilvēks var atļauties sezonas to pasi. Tas ir daudzi tūkstoši. Es nezinu. Jums nekad nav bijusi sezonas karti? Nē. Jā. Nekad. Bet tās algas ar spēlētājiem 70. gados, es klausos Walt Frazier, Niks zvaigzne no Champion Guide, kas tagad ir viņu televīzijas komentētājs. Un viņš visu laiku to piemin, ka viņš pelnīja tik maz. Un viņam pašam bija savu lidmašīnu biļets jāpērk, un vasaros
tajā laikā NBA spēlētāji, viņi cits darbs. Tieši tā, piestrādāja. Tieši tie miljoni, simtiem miljoni. Skatās ar prāt galvu tagad, kā izlutināt visi šie spēlētāji ir. Jā, tā nauda, kas tagad tur ir pilnīgi. Bet jūs kā advokāti, kas arī ir ar savu arodu nopelnījuši savu kapitālu un esat profesijā, tas nav pat ko tu dari ar saviem miljoniem? Simtiem miljoniem. Bet jums tās pārdomas par to, ka tas ir pat traku, kā ir aizgājis. Ir ok. Well, nē, ir savādāk nekā, kā es atceros. Arī, piemēram, es zinu, kas sāk palikt man drusciņ pat traki, bet tas ir cita tēma drusciņ, ir ka universitātes sports. Jā. Lielais universitātes sports tagad futens, futbols Amerikā, un es nezinu, kā varbūt basketā arī, ka šitie studenti var pelnīt. Viņi tagad ar pagājušo gadu sāk. Jā, es vēl nesaprotu, kā tas darbojas. Tagad es ievēroju, ka viņi arī maina universitātes diezgan bieži. Viņi tagad free agent. Viņi izdomā vienu gadu es pelnīju šeit, viņi dabūtu labāk kaut kādu, viņi sarunā kaut ko labāk citām universitātēm. Jā, tas man neliekās. Man kaut kā patīk tā seja, ka viens spēlētājs tos 4 gadus iziet universitāti, un tas ir tā ir tava komanda, principā. Tad, kad jūs nonākat augstskolā, tev ir Santa Clara, jā? Man bija Berkeley, universitāte bija pirmais grāds, un Santa Clara bija... Un tev ar Filipu Zerziģi UK, jā? Arī man bija Tufts pirmajā grāda bakalārs, un tad Duke uz tieslietām. Ok. Nu labi, universitāšu sports, tas nav stāsts par sportu, tas ir stāsts par trakumu. Tur ir traki. Kā tas ir būvēts? Tufts 3. divīzija, tas skaitās slikti. Viņa slikti. Tā ir slikti, bet kopumā visu universitāšu, lai kura divīzija būtu, visās sports ir tā kā kulta statusā. Ir Duke, Cameron stadion, kad es tur 3 gadus. Es nesakoju līdzi universitātes sportam. Un tad es aizgāju uz Duke tieslietās un nevarēju neiemīlēt to lietu. Uz basīt, un tas stadions kratījās, un viss tā kā traka. Katra spēle. Jā. Pastāstiet, kā Amerikā universitātes to sportu tā kā piekop, jo tas arī izaudzina to nākamo patērētāju, par kuru mēs brīnamies, ko viņš tur pērtās biļetes. Ja? Un viņam visu dzīvi paiet. Ja? Viņam nekur nav jāiet tālāk. Ja? Viņš strādā savu darbu un interesējas par savu mīļoto komandu. Vai ne tā apmēram? Un arī no turienes nākošie profesionāli, principā. Lielākoties. Kaut tagad NBA, protams, no Eiropas nāk un no citurienes, bet no Amerikas... Universitātes sporta sistēma. Universitātes sporta sistēmas ir, no kuriem ir tas drafts katru gadu, kur NBA komandas izvēlās spēlētājus labākos. Bet, protams, tas ir no visu to lielo čupu, kas ir universitātēs, tad ļoti neliela grupa no tiem spēlētājiem, kas iet tālāk uz profesionālo līgu. Bet tā, ka jūs sākāt mācīties, jums bija varianti, ka jūs kaut ko tur padarat. Sākat sportot, mācaties, iepatīkās volejbols, basīts, futen. Jā, un jūs esat skolu komandās. Bijāt kādā skolā? Nebija pietiekami labs. Tu nebija? Nē, es nebiju. Es biju Berkleys volej komandā. Un tu esi arī Berkleys. Man neviens nemaksāja neko. Es vienmēr nemaksāju. Tajos laikos, bet bija forši. Bet tu biji Berkleys Hall of Fame arī? Nē, es esmu Hall of Fame. Nē, es biju tāds diezgan labs spēlētājs, un bija forši 4 gadus nospēlēju. Un mēs spēlējām ļoti labā līgā, mēs spēlējām Kalifornijas līgā, kur bija UCLA, USC, Santa Barbara, visi šīs skolas, kas ir principā orientētas tieši uz voleju, uz beachu un visu to pārējo. Un bija baigi forši, braukās tām vietām spēlēt, un mēs bijām kaut kur apakšdaļā no tās. Bet vēl bija forši viņiem visiem spēlēt un būt tajā stadionos. Tas bija... Tas, ko jūs piedzīvojat universitāšu laikā ar sportu, ar universitāšu sportu, kā tas ietekmē pēc tam jūsu pašu kaut kā dzīvi, domāšanas veidu? Esat tā kā aizdomājušies, ka jums tie krekli atgādina par to, ka jūs esat traki līdzvērtēji. Bet kā tas ir ietekmējis, tas universitāšu, tā gaisotne? Ja? Ir kaut kādas kampusi, ir mācības, un vispār ir sports. Ja? Kā sports ir ietekmējis jūsu dzīvi? Tas universitāšu sports. Universitātes sports. Es nezinu, man liekas, tas... Es nezinu, vai viņš ir kaut ko vairāk ietekmējis man dzīvi. Tas, kā mēs jau esam runājuši, mums sports ir bijis svarīgi no paša sākuma, no jaunības. Un tas vienkārši bija viena daļa no tā sporta, ko es sekoju. Teiksim, visu profesionālo sportu, ko es sekoju. Tad es universitātē, kad spēlēju, kad sekoju universitātes sporta komandām.
man nekas daudz tur nemainījās. Es fanoju pa viņiem, tāpat kā es fanoju pa profesionālām komandām. Es nezinu, Jā, man līdzīgi. Tas vienkārši bija vēl viens sastāvdaļa no manas sporta dzīves kaut kā. Jā, un īstenībā bakalaura gads tajā Tufts, kā es teicu, viņi bija švakas komandas burāšanā laikam viņi bija labi. Kur tur ūdens tokas? Tur ir Charles upe, un tad turpat ir Atlantijas okeāns. Okeānā. Jā, Līdz kaut kāds tā kā, jā, vai kaut kāda zona. Atklāja. Jā. Tur bišķīt pusstundu brauciens ir atklātais. Cik burāšanas sacensības tu redzēji? Varbūt nevienu. bet tajā gadā es turpināt sekoju profesionāli. Es gāju uz Knicks spēles pret Celtics Bostonā. Un mēs ar New Yorks draugiem baigi fanojam par Knickiem. Un drošība sārgi nāca un teica, labāk esiet klusi, ja beiet prom. Pagaid, tu brauc no New York uz Bostonu? Nē, studēju Bostonā. Tad, kad tu studēji? Tad, kad es studēju. Es gāju uz Knicks Celtics spēles Bostonā, un dabūju šitās brīdinājums. Bet tas ir bīstami? Kāda bija novērojama? Ja tur sadzerās alu, kāds var tev sāk krāmēt, jā. Ir tā, jā? Jā. Uz tuvāko metro jāskrien. Tur ir vēl kamēr spēlēt. Stadionu laikā. Kamēr spēlēt, jā. Bet interesanti, ka drošībnieki brīdināja. Jā, jo mēs saucām pa Knicks, un viņi teica, vai nu esiet klusi, ja ejiet prom. Viņi negribēja. Bet, Raimond, tas ir pareizi, ka viņam pabrīdināja, jo viņi dabūtu. Viņš īstenībā viņu izglāba. Tieši tā. Nu labi, bet tagad atgriežamies pie tām pilsētām, kas tā kā jūs krekls simbolizē. Madison Square Gardens, Filip. Tur nav līdzekļu. Tur ir ienaidnieki tribīnēs. Es esmu bijis gan Oklendā, gan Madison Square. Ņujorkā tur ir ienaidnieki. Tribīnēs arī pret savu komandu. Tas, ko es gribēju komentēt, ja runā par kultūru, Latvijas sporta kultūru, es nedomāju, ka Latvijā šitā uzbruk savai komandai, ja viņam neiet labi. Tomēr viņas mēģina atbalstīt. Ņujorkā, ja tu sāki izgāzties, tie fani tev noēd. Tur jau pietiek vienas spēles laikā viņi jau parāda to, kad šitā. Jā. Bet tas ir pamatots tādā ziņā, ka tiešām viņi vai no slinki spēlē to spēli, ja baigs slikts kļūdas dara. Ir acīm redzam, ka viņi slikti spēlē. Nevajadzētu izgāzt to žultu tādā veidā, bet bija iemesls tam, tas nav bez iemesla. Jā, labi, par Madison Square Garden. Kas ir tas, kas ir tas, kā tu noreklamētu šo vietu? Mēs zinām visu, kas tur ir noticis, ja? Bet tev, cik tas ir intīmi, pasaka kaut kādas epizodes, kur tu saskāries, es tur biju. Katru reizi, kad tur ir tāda elektriba, kā es vadēju. Es nevaru izcelt vienu. Nē, man vecāki, jāiet uz koncertiem arī. Atkal uz latviešu residents skolu. Stingā latviešu audzināšana netiek nekur. Tas ir labi. Staupīšana. Jā. Viss var redzēt televizorā. Jā, kāpēc skriet? Gan koncerts, gan sports. Jā. Bet, ja tev jādod padoms, ir, Bet cik daudz spēlētājiem bija, viņi saka, viņiem ir savi personīgie piedzīvojumi Madison Square Garden. Un daudz grib spēlēt tur, LeBron James. Viņi grib spēlēt Madisonā, bet viņi negrib spēlēt par Nikiem. Tas tā ir, jo tur rokstrīds. Tagad ir savādāk. Tagad viņi ir atkal labi. Bet toreiz, ka Kevin Durant bija bijās aģents, viņš smējās par Nikiem. Viņi tik šok, ka viņš negrib iet. Steph Curry uzstādīja 3-punktu rekordu Madison Square Garden. Jā. Bet tagad mēs no New Yorkas pārceļamies uz Oklendu. Jo pirms San Francisco tagad ir arēna lielā. Golden State spēlē Oklendā. Es ar tur biju, un man likās tā, ja Ņujorkā tur ir ienaidnieki tribīnēs, tad Oklendā, vai tie, kas ir Warriors līdzvērtēji, tiem ir vienalga. Ja? Tie nāk iekšā ārā. Es pusspēli skatījos, es laidu cilvēkus garām. Ja? Viņi nāca šitā te, es cēlos augšā, es teicu, es gribu redzēt kaut ko. Pusspēli nav. Vienkārši. Jo viņi staigā kaut kur, aiziet kaut kur. Kā ir? Es gribēju teikt, ka, man liekas, Warriors, man liekas, fani ir drusciņi saudzīgāk nekā Madison Square Garden. Jo, piemēram, vismaz, ko esmu piedzīvojis, ir, kad
Warrior bija diezgan slikti, diezgan ilgi. Mums bija, kā saka, es biju uz tām fināliem, ko uzvarēju, un tad pēc tam atkal gāju uz leju vistālēt, un mēs bijām diezgan slikti. Tell me about it. Jā, so daudz gads. Pastāst vairāk. Jā, 20 gadus jau kaut ko mēs bijām slikti, bet vēl turpināja iet, cilvēki turpināja iet, arēna bija diezgan pilna, kamēr sākās Steph Curry ērā un viss atkal gāja uz augšu. Bet jā, cilvēki diezgan vienmēr bija, vairāk bija pozitīvi noskaņot, kad kaut bija šīs sliktās komandas, un jā, ja kaut kāda cerība parādījās, tad cilvēki bija vienmēr gatavi to atbalstīt. Par šito, kas staigā iekšā ārā, es nezinu, vai tas bija, kad viņi bija labi, ja tas nebija. Tas bija tieši pirms tam, ka viņi kļuva labi. Tieši pēc tam. Jā, varētu būt tad. Varbūt, viņi bija drustīņi saudzīgi, bet arī gāja nopirkt tā liņu, un ja nebija īpaši interesantā spēle, jeb kaut ko. Tad, kad jūs savām komandām sekojat līdzi, kas ir tas īpašais? Kā notiek šis rituāls? Jums interesē sports, statistika, kāds spēlētājs viens un nekas vairāk, ja? Vai arī, treneris tagad labs, es skatos, kā viņš tur spēlē. Kas ir tas, kas jūs interesē pie savas komandas? Tās komandas veiksme. Uzvars, jā? Jā, uzvara. Un mēs šeit Latvijā mums ir tas abonents NBA, kur mēs varam visas spēles skatīties, un mēs to darām. Amerikas laikā tās spēles notiek naktī, un mēs abi divi no rīta piecējamies un pirms jebko darām, pirms jūs darām, noskatāmies savas komandas spēles. Visu sezonu, katru spēli. Visu sezonu, katru spēli. Neizlaižot nevienu spēli. Pie kafijas es skatos basketu, kur pretī Amerikās iedzēr aliņu, skatījos basketu. Jā, tā ir tā starpība. Bet jūsu darbā to zina? Jā. Jūs atnākat Nē, vēl daudz, es tā spēle, parasti es ieslēdzu to spēli, man, piemēram, Warriors spēle parasti ir reālā laikā 5 no rīta pēc mūsu laika. Tātad un arī to spēli es varu to video iesākt, kurā laikā un sākt to sākumu atkal. So es parasti iesāku kaut kur pēc 6:30 no rīta, un kaut kā līdz darba laikam esam noskatījis, iedzērs kafiju. Es varbūt esmu drusciņi. Jo tāpēc, ka viņš ir lentā, var pārlekt pār timeoutiem un reklāmēm un puslaiku. Ātri var noskatīties. Bet labi, ja es kā jaunais advokāts nonāku pie jums un es saprotu Filips tur Ņujorku, un kas varētu būt tas, kas tev patiktu, ko es stāstītu par Ņujorkas Knicks, piemēram? Kas būtu tas, kas tev uzrunātu? Ja kāds jaunais jurists... Tu gribētu paņemt man darbā, ja? Un es saku... Zini, man vispār Ņujorka patīk. Un tu saki, patīk, jā? Ok. Un tagad būs jautājums. Es saku, man Ņujorka Knicks patīk. Jā. Es nezinu, es prasītu, vai tev patīk labāk Brunson uzbrukumu, jeb Anunoby aizsardzība. Ļoti labi. Jo tie ir abi divi ultravērtīgi Nikiem. Un ja es tev teiktu, kas tie tādi, tev viss būtu skaidrs. Aizvērst. Tavā gadījumā? Manā gadījumā es prasītu, ko es varētu prasīt. Es prasītu, kur Steph Curry uzstādīja 3-punktu rekordu. Tas visiem aiziet būt zināms, es pieņemu. Kas bija Al Adels? Kas bija Nate Thurmond? Al Adels? Jā, kas bija? Bet šitie vēsturiski. Jā, tie vēsturiski, tā ir vēsture. Tur jāzina vēsture, Al Adels viņš bija baigi foršais, viņš bija tāds baigais cīnītājs kā spēlētājs, un tad viņš eventuāli palika par treneru, tāds diezgan tāds intensīvs treneris Warriors, uzvarēja to pirmo finālu, kur es biju, un tad viņš vēl tālāk palika kaut kādās kā to teikt, biroja pozīcijās Warriors līdz mūžu beigām. Viņš ir arī Hall of Fame. Es labu zālē. Nu labi, autogrāfus daudz esat prasījuši vai gaidījuši, vai karteņus ietirgojuši, iemainījuši, ne? Nav tas tā. Autogrāfs, nē. Man arī nav. Kas ir no tās kolekcijas visvērtīgākais saistībā ar Ņujorkas Knicks vai ar Golden State Warriors? Jums ir krekli, jā? Krekls var nopirkt, ok. Jā. Cik maksā tos krekli? Es neesmu, šī bija... Curry krekls tas, jā. Steph Curry aizmugurē. Jā, es redzu, jā, ok. Šī bija dāvana, man sieva uzdāvināja. Un te ir Porziņš, jā, Porziņš pirmais gads. Raimons sieva man šito uzdāvināja. Viņa dāvana mums Jā. Bet es pieņemu, šis krekls maksā $30, $40. No Ņujorkā tik lēt nekas nemaksā. Nezinu. Porziņš virs 100. Jā, vismaz virs 100. Nē, šitas ir tāds Adidas. Viņš tā nav autentiski. Viņš nav tas NBA autentiski. Nav tieši no viņa. Jā, no viņa ķermeni novilks.
Nu jā, tad būtu Paskatieties, Porziņas sāk karjeru manā komandā, un tagad viņš ir Raimonda komandā. Jā, tas ir Arī interesanti. Tas ir ļoti interesanti. Tas ir, jā, kā būs nākams, vai viņš paliek. Tas, ka Latvijas ienāca NBA, un mums jau pirms Porziņa bija arī Biedriņš. Jā. Warriors. Viņš ir slavens ar to, ka viņš piespēlēja Bum Stefam pirmo trīspunktu metienu. Ar to es izceltos pie tavu galvu. Jā, okay, to es varētu uzprasīt. Jā, tas būtu labs jautājums. Jā. Bet, nu jā. Un es vēl atceros, tā izsakot, pirms tam vēl, arī, kad, man liekas, es gāju uz spēlēm, es neatceros, vai tas bija George Lee laikā vai nē, bet es atceros pirmais Šarūnas Marčelonas spēlēja priekš Warriors. Un tas bija viens no pirmiem ārā tajā laikā Padomu Savienības, man liekas. Jā. Viņš viens no pirmajiem dabūja līgumu. Jā. Sabonis arī tad, jā. Sabonis vēlāk. Marčelonas viens no pirmajiem. Viņš kaut kā, viņš bija viens no pirmajiem, kas... Viņš bija atletisks. Jā, viņš bija labs spēlētājs. Valteram vajadzēja NBA spēlēt. Netrāpīja laikos, Krievi, okupācija tur neko. Jā, bet viņš bija labs spēlētājs. Bet par latviešiem NBA, nu mums nav daudz, bet ir. Un lieli un spēcīgi. Tad, kad nodraftēja New York. Nu, tev nebija tā, ka New York izsvilpi visu, lai draftētu, ko grib. Ja? Draftētu Porziņu, draftētu Lebronu, tāpat izsvilpti. Ja? Un tu redzi, ka Latvieti paņem. Jā, tas bija brīnišķīgi, bet es neko daudz nezināju par Porziņu. Viņš Spānijā spēlēja. Jā. Un man visādi draugi no New Yorkas rakstīja, viņš ir labs, viņš ir slikts, kāds viņš ir, un es īsti nevarēju pateikt, jo es daudz par viņu nezināju. Jā. Bet tev sanāca redzēt arī klātienē viņu vai tikai televīzijā? Nē, Ņujorkā vienreiz, jā. Bija, jā. Un viņam, es nebiju tur, bet mana ģimene, kas vēl dzīvo Ņujorkā, tur bija latviešu vakars, viens spēle. Viņam pagodu tur un puslaikā latviešu kors dziedāja un tautas dejas. Jā. Madison Square Garden. Tas ir laiks Heritage Night kaut kas tāds. Jā, Latvian Heritage. Jā. Jums tas būs nākošais gads. Jā, cerams, ka viņš paliek. Jā, jautājums, vai viņš paliks Warriors. Ja viņam ir līguma. Viņam beidzās. Jā, tas arī jautājums, vai viņš paliek. Jūs tad, kas sekojat līdz savām komandām, jums ir skaidrs, kuram beidzas līgums, kuram ne, ja tas tā virspusē. Kuram spēlētājiem tā kā? Nē, es noteikti zinu, kurš būs brīvais aģents pēc sezonu. To noteikti. Bet šito visu to, atkal angliski jāsaka, višreiz salary cap un šitie jautājumi par cik var tērēt. To es nesakoju līdzi. Tas ir ļoti vienkārši. Tas ir? Nē, tas nav. Reāli. Liekas, viņš paliek sarežģītāk visu laiku. Tur es nevaru īsti sakot līdzi, un kad nomaina spēlētājs vienkārši, lai dabūtu kaut kādu finansiālu labumu, lai... Jā, tas nebija agrāk. Man tas nepatīk. Jā, kaut kas... Tā kā Celticiem bija pirms šito gadu, viņiem bija jālikvidē komanda. Dēļ finanšu lai iekļautos, lietām. Jā, kur viņi vienēja čempionāti ar to komandu, ko viņi bija savākuši. Nepatīk. Jā, tas ir tā finansiālā puse. Bet, ja jūs tagad paliekat savās komandās, kas ir tās pilsētas, kuras visniknāk izaicina, piemēram, Ņujorka visu līgienu īsti, man liekas, ne? Nav tā? Nav tā? Man liekas, ka ir viena... Boston Celtics. Celtics un Knicks ir tas pats Frazier. Viņš saka, viņš redz zaju, viņš paliek nikns zaļo krāsu. Zaļo krāsu. Jā, viņi ir ilgu laiku tādi baigi nikni. Un es viņus ienīst, jā. To arī. Celtics bet tad jau tā kā Porziņas Bostonā bija, tad jau tu tās spēles neskatījies. Tu zini, gribi, lai Porziņam ir 50 punktus, bet lai Celtics zaudē. Kas Golden State, tas lielākais Lakers? Jā, kas vienēja, mums vienmēr tas atkal angliski tas vārds ir rivalry, ir Los Angeles komandām, vai no tas ir basketā, beisbolā. Es biju uz to spēli, kur Warriors vinnēja pirmo reizi Lakers. Tieši klātienē, jā. Un tur bija Phils Jacksons, bija Lakeriem treneris un Kobe spēlēja. Jā. Un tad es uz to spēli biju. Un viņi zaudēja. Jā, Lakers zaudēja. Jā. Viņi bija noteikti uzvarējuši agrāk, bet tā bija pirmā reize, kad uzvarēja ilgā laikā. Viņiem viss bija vienkārši. Bet jūs galā Warrioriem lielākais tāds tā kā derbijs. Kas ir? Derbijs. Derbijs, kas tas ir? Tas ir tā kā viens pret otru. Boston pret New York. Kas ir Warrioriem lielākais? Vēl kā saka, Lakers, es domāju, teiksim, jā, tas ir vēsturiski. Teiksim, par šo čempionātu laikam ar Warrioriem ļoti labi gāja, viņi tika uz čempionātu, tur bija daži, ar kuriem bija diezgan niknas attiecības. Houstonas ir, ka bija diezgan niknas spēles, tais playoffos un tā tālāk vairāk gads pēc kārtas. Memphis tur bija kaut kāds sišanās arī, ir cits, kas... Personis kaut kādā. Jā, tas... Clippers arī bija kaut kādā. Bet ja tie playoff paliek tik fiziski, viss tā spēle, tad
sāk patiešām sāk. Bet tik naidīgi kā Filipam, nē, ja? Nē, tik kā Boston, New York. Es neesmu tik naidīgs kā Nē, Filips. bet Boston, New York Warriors nevar Nē, piemeklēt. nebūtu tā. Man liekas, tas ir tāds īpašāks Boston, New York. Man liekas, tas, Los Angeles, San Francisco, nepatīk, bet nav tā kā baigi naidīgi uz tā lieta. Kas pēc tās līdzjušanas kultūras? Mēs tā kā garām skrienot pieminējām, ka tur bija krekls, āliņš. Cik vienā spēlē var izdzert? Amerikā viņi sāk pārdot lielākas un lielākas tos porcijas. Ja tu maksā $20, Nē, normālā spēlē varētu, teiksim, šitos lielos, katru puslaiku viena aliņa izdzert kaut kā, tas būtu normāli, bet, protams, ir cilvēki, kas ir vairāk. Nu, labi, bet tā pie televizora, cik jūs izdarat? Tagad es daru kafiju. Jo arī spēlē? Iekārtojies, Ja būtu tie apstākļi, kā es gribētu, tad būtu. Es nezinu, kāds 3 valmiermojuši, teiksim. 3 valmiermoši tā ir spēle. Spēle mierīgi. Ok, tas ir labi. Jā. Ja jums piedāvātu Gucci line, jūs zināt, kas ir Gucci line? Pirmā līnija. Tas ir pie laukuma. Wow, tā pirmā līnija. Gribētu tur? Noteikti. Noteikti. Es gribētu. Paskatīties. Es sēdēju Gucci rindā Madison Square Gardenā uz Harlem Globetrotter spēli. Tiešām? Jā, jo to varēja dabūt viegli, viņš nebija dārgs. Es pats biju pārsteigts. Es ar abiem dēliem gāju. Tas ir ļoti Tas ir Harlem Globetrotter. Protams. Tas bija baigi foršais. Jā, es noteikti gribētu. Arī, ja pēc cilvēks man gāžās. Un ja tev būtu jāmaksā par to vietu? Tā maksā, tas ir crazy dārgi. Es nezinu, vai var pirkt, ja viņi tikai dod tos slavenībām. Slavenībās arī samaksā, jo tur jātiek, jo tev parāda. Jā, bet viņi tur ir no kapas. Slavenībām jāpērk droši vien, bet viņi tev priekš, lai var parādīt, ka tās kā slavenības nopērk uzvēl kreklu, kas viņam samaksāt vēl, viņš tur sēž un neko nemaksā. Bet viņam sēžot tajā rindā, tur cits asums tai spēlē, tu tagad spēlē iekšā. Jā, jūt, cik lieli tie spēlētāji noteikti, cik ātri viņi kustās. Un ja viņi iekrīt tev klēpī. Jā, ja iekrīt klēpī, tas laik pa laikam arī. Magnetiskā rezonanse abiem cengaliem. Latvijā uz basīti ejat? Jā, tas ir bijis Latvijas. Uz līgas spēlēm vai uz Eiropas kaut kādu čempionātu atlasēm? Vairāk uz Latvijas nacionālā izlasē. Jā, netik daudz uz līgas spēlēm kaut kā. Es arī, man jāzīstās, es arī neesmu ļoti sekojis Eirolīgā. Es labprāt vairāk sekot līdz, bet es kaut kā man aizvien pietiekami daudz laika sekot NBA un kas tur notiek. Bet, gribētos arī vairāk saprast, kas notiek. Kā latvieši spēlē? Kā latvieši spēlē? Es nezinu, vai kā to saka, inconsistent. Kā to saka? Nav stabilitāte. Nav stabilitāte. Augšā lejā. Jā. Kaut kas tāds, jā. Man Gražulis vislabāk patīk. Jā, tas ir tāds stingrais. Viņš tā kā viss. Viņš visu dara. Jā, visu dara. Jā. Jūs kādus saukļus zinat? Latviešu saukļus tur. Ja es saku mūsu zeme, kas jāsaka pretī? Latvijā! Tomēr, es domāju, ka tu teiksi New York Knicks. Madison Square Garden. Jā, interesanti. Ne, arēnā, kā viņi saucās tagad? Čau. Show me. Bet tur ir, katru reizi, kad es eju, tur arī koncerts, hokejs, baskets. Ir fantastiski. Ir atmosfēra. Jā, uz tām Latvijas nacionālām spēlēm, ko esam bijis, ir bijis, fans būt tur. Bet labi, jūs nākat no Amerikas, jaunība, bērnība, šeit tagad dzīvojat, strādājat, veidojat savus karjeras, bērni, augu un ģimenes, bet, un Amerika, tur sportiska. Amerika ir sportiska. Bet, Latvija taču ir vēl sportiskāka. Ja tā padomā. Ar ko tik latvieši nenodarbojās? Jeb nodarbojās. Esat aizdomājušies to? Mēs esam traki mazliet, ne? Padomā. Aizdomājies. Runāja par profesionālo sportu, runāja vispār par aktivitātes un arī visus sporta veidus, ko mēs darām. Jā. Par ko jums vislielākais brīnums ir? Ārprāts, viņi vēl to dara. 3x3 mēs mierīgi zelts. Es nezinu, es jūs pārsteigts par pludmales volejbolu, ka mēs skaisti Baltijas jūra, bet nesociējās ar pludmales volejbolu kaut kā, bet
Baskets ir labi. Tas ir Rio drīzāk ir pludmales volejbols. Jā, bet apsies volejbolā. A tev kā volejbolistam, Raimonda? Kā vecajam volejbolistam. Nu, bet kā tev tās sajūtas un emocijas? Tu čia graudiņš esi spēlējis kopā ar Tīns tēvu. Jā. Nē, tas ir faks piekrīt, jā, kā Filips. Jā, man tas nav tik liels pārsteigums, ka mums iet labi volejā, jo esmu uzaudzis ar voleju. Un es zinu, ka latviešiem Amerikā bija ļoti svarīgi. Kaut kā volejs bija aizgājis, un tā bija gadījis tā kā mūsu galvenais sportveids Amerikas latviešos. Un līdz ar to es kaut kā salieku kopā Latviju un voleju. Bet jā, baigais prieks un lepnums, ka meitenēm tik labi iet ar beach voleju un puišiem arī tieši. Klausies, Māris Graudiņš tikpat talantīgs bija. Ja bija, saka skaļi. Māris, jā, viņš savā veidā, varbūt es neteiktu, ka viņš bija tik talantīgs kā viņa meita, bet viņš bija, es atceros, viņš bija tāds ļoti intensīvs spēlētājs. Viņš vienmēr pat tādās draudzības spēlēs. Viņš tā otrā tīkla pusē. Gribēja uzvarēt, jā? Jā, viņš vienmēr kaut ko runāja pretī un kaut kā mēģināja čakarēt situāciju. Un, viņš bija tāds interesants spēlētājs. Provokators. Jā, rustīgi. Tas, ko viņi sauc, tie profiņi par trash talk, viņi tur nepārtraukti. Labāk nezināt, ko viņi runā. Labāk nezināt. Jums ir tetovējumi saistībā ar sportu? Nav, man nav neviens tetovējums. Jūs gribētu, lai jūs bērni būtu sportisti? Nu, viņi jau nebūs vairs profesionāli. Bet viņi ir sportiski ar ritenbraukšanu, citām lietām. Aktīvi, jā. Teiksim, basket bišķīt interesē, bet nedaudz bērni. Viņiem ir tā kā makškerēšana un ritenbraukšana. Bet tas ir pareizais. Galvenais, lai tā fiziska aktivitāte ir, ka tu kusties domā, jo tas profesionāls sports, tur ir robeža. Tur ir tā, ka... Jā, jaunākais dēls svētdien maratonā skries. Ne jau visu maratonu. Nē, Pusi aktīvs. Ko tu skries? Es skatīšos. Arī pusi? Vai pusi no Valmiermuža? Jā. Es skrēju savu laiku 10 kilometrus vairākus gadus. Jā, maratonā. To mazo, jā. Kas tev dabū Latvijā ārā? Kurš sporta veids vai aktivitāte? Kur tu kusties? Tagad vairs, es nezinu, nav tāds... Mēs agrāk ar Filipu, mēs diezgan daudz gadus vēl spēlējām basketu. Mums bija tāda grupiņa, kur vienkārši satikamies vienu vakaru katru nedēļu vienā sporta zālē un spēlējām basketu. Tas bija advokāti vai Amerikas latvieši? Nē, arī neviens ne otrs. Bija vienkārši viena grupiņa, draudzīga grupiņa, kur mēs bijām, es aizmirstu tieši, kā mēs sapazināmies. Tur bija daži paziņas, kas mūs ievilka iekšā. Bija tāda forša... Un tur bija pāris dāmas, kas bija agrāk TTT spēlētājs. Jā, viņas vēl spēlēja senioru līgā. Jā, viņas bija labas. Jā, tur bija... Tad jau jūs dabūjāt izjust viņa meistarību. Jā, viņas bija ļoti labs spēlētājs. Jā, mēs varējām kaut kur kustēties. Tas ir gadi. Dažs gads atpakaļ sāk savainoties pārāk daudz. Sāk just, kad viss jābeidz. Man vienīgais ievērojums basketbolā bija, kad mūsu advokātu birojas spēlēja pret citu advokātu biroju, Ziedona Ūdetātu biroju. Un es lēcu gaisā, un viena sieviete man kājas izsit, un es nokritu un salauzu ribs. Bet tad vēlāk tā sieviete pārnāca pie mums. Tā tu dabūji darbinieku. Tu vienmēr varēji atgādināt par ribām. Kas izrakstīšu rēķinu tev par tām ribām. Man te ir atstājuši jūs kolēģi tādu zibens turnīru, īsas atbildes. Bet te ir tā, ka viņas mazliet ir droši vien, ka šaubuši garām. Jo, ja es prasītu, Lakers vai Celtics? Lakers. Un man tad Celtics. Un var pateikt, kāpēc? Jo man nepatīk Lakers. Tev? Jo man nepatīk Celtics. Labi. Tā, Arena Rīga vai Madison Square Garden? Aizver acis. Tu atbildi uz šito. Madison Square Garden vai Arena Rīga? Es droši vien teiktu Madison Square Garden. Es nekad neesmu bijis. Es labprāt, aizbrauc. Jā, es labprāt uz Madison Square Garden. Filip man nekad nav aizvedis uz Madison Square Garden. Filip, tas tev parāds. 3 punktu metiens vai danks? Mēs nerunājam par jums. Mēs runājam par, kā jūs redzat, kā highlights kāds ir. 3 punktu metiens vai danks? 3 punktu metiens. Tas ir gaistāks. Jā, es teiktu danks ir tā...
ir tāds asāks kaut kas. Kaut 3 punktu meties attiecīgā brīdī kaut kādā spēlē, kur, tas arī var būt tāds. Viņš tikko nodeva Stefu Kari. Nē, es, protams, Tur ir 3 punkti, tur ir tikai 3 punkti. Kā tu varēji to padarīt? Dunks ir arī tradicionāls, tas ir tāds old school, vienmēr bijis dunki. Jā. Nav bijis 3 punktnieks. Well, Stefs ir kā mainīja to spēli. Viss NBA izmainīja. Jā. Nu, un tad visbeidzot, zin kā, pie aliņa vienmēr kaut ko uzkož. Kas varētu būt tā labākā uzkoda? Tad, kad iet uz spēli, paņem aliņa. Kas ir labākā uzkoda? Arēnā? Vispār. Hot dogs. Hot dogs, es piekrīstu. Jā, man prasīja tos hot dogs tūlīt. Tas ir diezgan tradicionāli Amerikā, kad arēnā ir hot dog. Tagad viņi paliek diezgan klauni, tu vari dabūt hot dogs ar visu kaut ko. Tas nedara. Un atkal maksā lielu naudu. Tas nedara. Nu, ko, kungi, paldies jums par sarunu. Mazliet iepazīstinājāt ar savu vaļasprieku, ar to paralēlo pasauli, kas nav advokatūra. Un, ko es novēlu? Es jau teicu, kas spēlēs finālā, Filip. Nu, skaties. Skatīsimies. Redzēs, kas notiks. Labi. Es teikšu, ja New York spēlēs finālā, viņi tad neuzvarēs. Diemžēl Oklahoma ir ļoti labi. Tas būs grūti. Būs interesants fināls. Un, Raimond, tev es novēlu, lai Porziņš parakst līgumu ar Warriors. Porziņš parakst līgumu. Steve Kerr ir apakai, treneris būs apakai. Tā bija laba zīme. Un Stefs būs vēl. Mēs gaidām nākamu sezonu. Jimmy Butlers. Cerams, ka būs. Tur ir. Nu, ko, kungi, pie darba atpakaļ, lai var nopelnīt naudu un tērēt naudu tām lietām. Visam pārējiem. Paldies jums par sarunu. Paldies.